Labdien, mani sauc Rihards Lūsis. Šodien es jums parādīšu pavisam elementāru kāršu triku. Tātad, pirmais, ko jūs darāt, iedodiet skatītājiem, lai viņš samaisa kārtas. Viņš paņems, samaisīs. Un tas ir jādara ļoti kārtīgi. Var maisīt cik grib, cik ilgi grib un kā grib. Tātad, un pēc tam viņam ir obligāti jāpārceļ. Pārceļam, bum, un bum. Tas pats. Ot tā, paņemsim, ka pietiek. Pēc tam iedodiet skatītājiem izvēlēties jebkuru kārti no kābas, pilnīgi jebkuru. Piemēram, viņš izvēlās lūk šo te. Tas ir ārcencepītņoks. Ielieciet viņu tur atpakaļ, tajā pašā vietā. Tagad es pateikšu, kur ir jūsu kārts. Šī ir jūsu kārts. Vai ne? Tātad. Es jums parādīšu, kā tas triks darās. Tātad, kad jūs iedodat skatītājiem samaisīt kārtas, tur nekāda āķa nav. Arī tajā obligātajā pārcelšanā nekāda āķa nav. Vienkārši tur ir obligāti jāpārceļ. Tātad, paņemam un pārceļam. Uzliekam, piemēram, pa augšu. Pēc tam dodam izvēlēties jebkuru kārti. Tur arī nav nekāda āķa. Izvēlēs, piemēram, šo kārti. Karava kalps. Tātad ielieciet viņus apakaļ turpat, kur jūs paņēmāt. Ja arī, ja skatītājs domā, ka tas būs pārāk žulīti, tad viņš ieliek tur kaut kādā citā vietā, piemēram, ja. Bet kārts ir jāieliek man. Tāpēc es viņu, piemēram, lieku te šeit augšā. Mācis ir tajā, ka kārts ir jāpabīd bišķiņu uz augšu. Šitā te jāpabīd bišķiņu uz augšu. Un tad jūs it kā sakāt, es atradīšu jūsu kārti. Un tad jums ir jāceļ nost tik tālu kārts, kamēr ir tikuši tikts līdz tai kārtī, ka ir bišķiņi pabīdīts uz augšu. Un tā, kad būs bišķiņi pabīdīts uz augšu, tā būs arī viņa kārts. Tātad. Kur arī ir izbīdītā kārts, un tā ir jūsu kārts. Tālāk. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka patiks. Ceru, ka varēsiet uzvarēt un ceru, ka izdosies. Paldies, laikojiet, subscribojiet un tā tālāk. Un lūdzu abonējiet manu kanālu.